braucam uz trasi. Šodien mēs atbalstīsim mūsu komandas biedru, un tāpēc mēs tagad ātri ielasīsim dārza ābolīšus, lai sportistiem spēks un viss pārējais. Būs ābolīši. Ejam meklēt Ediju. Čau! Labdien! Čau! Tā. Jā, no dārza, lai ir spēks un stiprums. Paldies! Čau, čau! Man sauc Vējš. Es domāju, ka tagad Miķītī labi pūš iekšā. Čalis, kurš tad interviju, kurš zina visu par miķīšiem un par kāds viss darbojās, saprot, ka vajag vīnšildi jums nopirkt un tā. Edijs ir profesionāls operators un spēja arī ļoti labi fotografēt. Es vienkārši spēju. Mani sauc Edijs Elksnis, esmu Greiflow Media operators, producents topošais, vai ne? Braucu kartingā, šodien arī trenējamies pirms Latvijas čempionāta pēdējā posma. Tā kā jā, burvīga saulaina diena, saulīt mūs priecē, cepina vēl pēdējā saules stari septembrī. Dosimies trasē, skatīsimies, kā mums iet. Kopumā ar kartingu es nodarbojos jau tūlīt būs 10. gads, principā, 9 gadi. Tas, man liekas, wow, es tieši pirms pāris dienām par to domāju, un liekas, crazy. Kuru laiku 10 gadi pagāja, vai ne? Kopš manas pirmās sacensības. Tā kā baigi forši. Runājot par šo sezonu mēs braucam tikai 2 posmus no visas sezonas kopumā. Pirmais posms nobraukts Kandavā, un tad tagad pēdējais posms noslēgsim sezonu forši ar Jelgavas Gonku, kur ir apvienotais Latvijas un Lietuvas čempionāts. Šodien mums iet labi, sen nav braukts īstenībā, jo, pavasaru sanāca tāda pauzīte no braukšanas. Iet forši, man patīk. Es braucu ar savu veco senioru, veco intrepidu. Patīk, kā viņš brauc. Esmu jau piešāvies, iekāp tikai no rīta kartingā un mācu tālāk. Gan vajag uztaisīt pāris regulējumus, lai pielāgotos manam braukšanas stilam un pielāgotos riepām, visam pārējam. Bet ar to, es domāju, mēs veiksmīgi esam tikuši galā. Tūlīt būs brauciens nākamais. Kaut kāda 4.5. sesija, laikam, no 7. Tagad Edijs ir nobraucis priekšpēdējo treniņu šodien. Jā. Kas trūkst? Jauda. Trūkst treniņš ar jaunām riepām, pareizi diski. To mēs tagad sapratām, ka varbūt diskos bišķiņa vaina. Uz pēdējo sesiju pamēģināsim pamainīt diskus un cerams, ka aizies. Riepas mums arī, principā nulīts, kaut kādas mistiskās vecās, nezinu, cik gadus nostāvējušas garāžā. Līdz ar to rezultāts principā nekāds. Rītdien ir kvalifikācija. Kvalifikācija mēs brauksim ar jaunām riepām, kas būs šoks smadzenēm, šoks rokām. Kas izmainās tad, kad tev ir jauns riepas? Saķers līmenis izmainās ātrums, ar kādu tu vari braukt līkumos, izmainās bišķiņ, kā tu brauc, kaut kāda trajektorija, kaut kāda stūrēšana. Jātrenēs ar jaunām riepām, lai var pielāgoties to jauno riepu lietošanai, jo viņas vislabāk strādā kaut kādi pirmie 3-4 apļi. Un tad ir jāmāk tajos pirmajos 3 apļos izspiest maksimums, ko tu var no tās riepas. Ja tu tur, piemēram, pirmos 2 tur bišķiņ pasildies, 3. spied, bišķiņ nokļūdies, iebrauc par ātru, izslīdi, tā viņš sadzēšās, sabremzējās un tu vairs tev nav cēliens. Tad tiekamies kaut kur citur. Jūs mūs varat atrast Instagramā @Greiflow Media. TikTokā mums arī ir @saturs. Producents bļaustās vienkārši. Labi, patiesībā Edijs ir mūsu topošais producents. Es vēl topu. Edgars ir mūsu arī operators. Viņam ļoti patīk filmēt behind the scenes. Es esmu Kristiāna. Man patīk montēt. Un man patīk tas, ka tev ir kepons, jo tev nespīd saulēcīs. Jā, sorry, vecīt. Noslēdzošais treniņš ir beidzies. Šodienas. Kas tev izdevās pēdējā? Nenošķilties un palikt dzīvam. Tas pats svarīgākais šajā pasaulē, vai ne? Nē, izdevās labi nobraukt, izdevās ātrāku apli dabūt, izdevās maigāk braukt pašam, tā kā, ļoti labi sanāca, principā. Tātad pilns ar laimi pilnīga un var doties mājās atpūsties, jā? Nē, tieši tā, bikses ir pilnas ar laimi un jābrauc mājās atpūsties. Rītdien arī priekšā gara diena, 5 treniņu sesijas kvalifikācijā, pirmais heats būs ļoti spraigi, tāpēc jāsaņem enerģija rokās un jāgatavojas rītdienai.
Mēs tikko atbraucām otrā diena. Tieši kā gribējām laist dronu augšā un pēkšņi sāk lidot helikopters riktīgi zem augstumā. Paveicās, ka nepacēlām, citādi būtu auzas. Labi, ka es neuzlidināju dronu. Lai mēs zinātu, kā mēs progresējam vai pretēji, mēs pēc braucējiem skatāmies telemetriju. Savācam informāciju no katra braucēja un mēģinam pēc tam datorā programmā salikt visu trasi kopā. Un tā mēs varam redzēt pa sektoriem, kā mēs braucam, cik ātri, kur varbūt vajag pielikt, kur varbūt kaut kādu vajag savādāk braukt. Telemetrija ir ļoti svarīga lieta. Bez viņas, diemžēl, tālu un ātri nevar aizbraukt. Dotajā brīdī mēs kaut kur meklējam 0,1 un 0,2 sekundes. It kā liekas maz, bet tas ļoti daudz. 0,1 sekundi mums iedod kaut kādas 5 starta pozīcijas uz augšu. Mēģināsim vēl kaut ko saregulēt un skatīsimies, kā ies kvalī. Tā mums viss klāv. Kas tev trūkst vispār šodien? Bišķiņa enerģijas. Kopumā ir labi, bet vēl 10% varētu tādu būstiņu dabūt. Vēl trūkst tāds feelings ar tehniku, jo es zinu, kāda ir sajūta, kad tu esi kā viens ar tehniku. Ja tu atrod labo setupu pareizo priekš tās trases, priekš tiem apstākļiem, tās arī ir tas labais tonis. Bet tam vajag treniņus. Ideāli trases laikapstākļi, saulains un karsts. Man patīk karstums, man patīk spīd saule. Pa lietu man nesanāk īsti braukt, tāpēc es vairāk uz to saulaino pusi. Kā redzam, arī kartingos viss ir pavisam nopietni. Tas, kā patiesībā te paskatieties cīnās par 0,1 sekundi, nu, protams, tas ir visur autosportā, jā, bet tas arī šeit pilnībā ļoti nopietni notiek arī starp bērniem. Un vecāki te pamatīgi noņemas, visas komandas pamatīgi noņemas un viss te kārtīgi notiek. Un cerēsim, ka viņiem izdosies dabūt tās 0,2 sekundes klāt, lai Edijs varētu labi kvalificēties un pēc tam doties arī augstākos līmeņos iekšā. Edgaram šī laikam ir pirmā diena tāda nopietnā uz trases, kad viņš iet un mauc un mācās saprast, vai viņam neuzlidos virsū kāds kartings. Edijam bija 12. vieta kvalifikācijā. Tas nav baigi labi, bet tā kā viņš nav braucis visu sezonas, domāju, ka tas nav arī tik slikti. Tā kā turam īkšķi par Ediju. Tā, jā, tur īkšķi pareizi. Ierakstiet komentārā. Ierakstiet komentāros. Nu, Edija, kā tev gāja pusfinālā vispār? Principā pusfinālā ļoti spraigi. Daudz krešu sanāca. Sanāca tā, ka es tiku iespiests starp diviem braucējiem. Sanāca viens aizlidoja, izstājās. Viens man izspieda no trases, es nācu atpakaļ, viņš nāca līdz pašai ārmalai. Viņš tur uzlidoja riktīgi augstu, galvas augstumā. Nu, tas bija tāds interesants moments. Kaut kādas vēl sadursmes bija, nu, tur ļoti spraigi gāja. Pazaudēja gan vienu vietu, nebija tas īstais ātrums. Nokļūdies mazliet ar spiedienu, ieliku pa zemu un sāk strādāt tikai uz pēdējiem apļiem. Edijs tagad gatavojas finišam, turēsim īkšķi, ir bijis trāk līdz šim. Kā tev ir, tev uz spiediens krītās? Man nekrītās, man tikai ceļās. Tikai vajag riepām. To es neteikšu, šeit ir slepena informācija. Tagad mums Edijs sāk gatavoties startam. Jau sāk bīdīties, bet ķiveri vēl nav galvā. Šodien viņam arī diezgan mazliet grūtāk ir, jo viņš ir viens. Varbūt veiksmi būs viņa pusē. Cerēsim. Adrenalīns noteikti arī ir. Vajag tieši teikt, ka nav spriedzes, nav stresa, vajag uz otru pusi domāt. Tad būs labi. Edijs gribēja pabūt viens. Edgars tagad ņemsies ar dronu, tāpēc mani mati ir salīmēti ar teipu, lai es varētu iet strādāt ar šo kameru.
Are we ready, folks? Maintenance and pulls it on to the front tail. Right then, out of the final third. Into the turn lines, red, white, green flag, way straight away. Gonka ir noslēgusies. Kas tev finālā nogāja greizi? Nu, finālā pievīla starteris. Principā pirms fināla piedarbināja kartingu, pārbaudīja, ka viss ir kārtībā, iestūmos pirms starta zonā. Tur tad negriezās vairāk. Līdz ar to neizbrauc uz starta. Nu, tehnika pieviļ. Jāpieņem tas, kas ir. Tehnika nav jauna, tehnika jau ir nokalpojusi savu. Vienkārši jāpieņem lietas un jākustās tālāk uz priekšu. Kāpēc tieši SM Racing? Nu, viss sākās 18. gadā. Iepazinu Mārtiņu Steinertu no SM Racinga. Sačamojāmies, tikām pie viņa komandā, aizbraucām uz Itāliju uz CE čempionātu. Nobraucām tur, bija daudz ko mācīties. Nākamais gads jau bija labs, jo tur mēs dabūjām 2. vietu Latvijas čempionātā. Tas ir tās manas uzvaras gājiens tajā komandā. Bijām aizgājuši citu komandu, bet sapratām, ka tur nav tās feelings. Līdz ar to šogad atnācām atpakaļ. Sajūta ir kā mājās. Liels paldies, Edī, ka tu mums iedevi šādu iespēju ieskatīties tavā kartingu ikdienā. Ja jums patīk šāds saturs, lūdzu piesakojiet mums, jo es domāju, ka ar katru vlogu, kas mums turpmāk taps, saturs kļūs interesantāks, tāpēc nepalaidiet garām to, ko mēs ražosim, un tad tiekamies jau nākamajā sērijā. Un tiekamies trasē. Tiekamies trasē.